Es gan viņām komentārā ierakstīju, ka principā tās ir nelikumīgas medības. Bet stāsts ir tāds, ka ir lauku māja. Lauku mājā, laikam bez sētas, es sapratu, dzīvo vācu aitu suņi. Un tas skats ir tāds, ka video sāks ar to, ka pagalmā mētājas beigti cauna. Tad tiek parādīts viens suns, kam ir saplēsts deguns, tas suns nomocījies, tad otrs nenāk no būdas ārā. Un bišķiņ tālāk mētājas sesks, un tas ir aprīlī nokosts. Nu, jā. Un saimnieks stāsta apkārt, ka visi šitie te mošķi viņam nāk un skraida, un suņi cīnās, un suņi ir āpšus plēsuši, un ko viņi vēl tur nebija plēsuši. Ienatsuņus un pat bebru. Jā, bebru noķēruši, nogalinājuši. Un ko tu domā par to? Kāds ir tavas pirmās sajūtas? Tā teikt, saimnieku nezināšana, es teikšu tā, vai ne? Jo tāpēc, kad jāsaprot, ka tam ir sekas kaut kādas. Nedrīkst nesezonā, piemēram, no apša līdz 31. martam, ja? Pirmkārtām sāksim ar to, ka 24. pants. Nē, vēl ātrāk. Tā kā valsts meža dienestam patīk salikt tur pa čupiņām, viena lieta izriet no otras lietas, tad principā, kas mums ir medības? Medības ir savvaļas dzīvnieku meklēšana, izsakošana, atrašana. Tev pat īsti nav jānogalina, tu pietiek ar to, ka tu meklē viņu. Tur ir vesela virkne darbību, kas noved pie tā, ka tu esi medībās. Tad ir 24. pants, kas pasaka, ja tev nav mednieka apliecība, tev nav sezonas karte, tev nav šitais, tev nav tas, tev nav medību platības, labi, nelimitētos tu savā īpašumā principā vari, tad tās ir nelikumīgas medības.